pirmām kārtām gribēju paust savu attieksmi par šo 3 dienu pasākumu un par visu projektu, jo mums te ir daudz, un es gribu dalīties ar jums savās sajūtās. Man nav bijis neviena tāda līdz šim projekta, kur būtu kaut kas vairāk, kā iesniegts projekts, saņemts finansējums, iesniegtas atskaites, vairāk vai mazāk pārbaudīts. Bet te ir kaut kas daudz vairāk. Šī iesaiste un tas, ko es personīgi esmu guvusi, un tagad man kolēģi, kas ar mani kopā, tas ir tiešām tik ļoti daudz, kas mums dos pieredzi nākamajiem darbiem, gan šajā pašā darbā, ko esam iesākuši, gan droši vien daudzos citos projektos. Tā kā milzīgs paldies, es domāju, ka jūs piekrītat. Mana prezentācija nav tik optimistiska, jo Latvija nav tikai visas tās labās lietas, jo tie, kas mēs dzīvojam, sastopamies ar visu. Latvija ir mūsu lepnums, mīlestība un sāpe. Galvenais, tas pamatvārds vismaz man un arī cilvēkiem, kas ar mani kopā strādā un ir blakus dienā, ir šī mīlestība, un tāpēc mēs esam Latvijā. Aptaujāju, runājos, pareizāk sakot, ar ļoti daudziem cilvēkiem, vairāk mēnešu garumā un īpaši pēdējā laikā, kad saņēmu uzdevumu ar mājas darbu. Un tad Renāte, kas smaidīgi skatās uz jums, saka, ka te ir manas mājas un mamma, es gribu labi mācīties. Tas ir tik ļoti vienkārši, īsi un patiesi, un cik svarīgi ir saglabāt šo sajūtu bērnos līdz vidusskolai, un apaudzēt ar vēl daudzām citām pozitīvām domām. Vēl viena Makašānu amatu vidusskolas absolvente, kas ir šobrīd iegūsi vairākas augstākās izglītības, tehniskās, ļoti aktīva meitene, pastrādājas ārzemēs, bet ļoti mīl savu dzimteni, bet tāda ir viņas attieksme. Viņai ir uzradies draugs arābs, bet viņa ir dilemmas priekšā. Un viņi saka, nē, Latviju tomēr es mīlu vairāk. Jā, un tas, ar ko daudz jaunieši sastopās. Un kāpēc mums viņus ir ārkārtīgi grūti motivēt, varbūt mācībām dažreiz, ka pat tie, kam ir ļoti laba izglītība, viņus tik ļoti jocīgu iemeslu dēļ kādreiz neņem darbā, jo saka, tev ir pārāk labs diploms un mums būs tev pārāk daudz jāmaksā. Tā viņai teica Reizeknē. Tā, kaut ko es te, manuprāt, palaidu garām. Kaut kas ir pazudis, nekas. Kā reiz īsāk būs. Tas ir mans pavasaris. Man Latvija ir tur, kur ir vajadzīgas manas rokas, acis, domas, darbi un mūžīgais nemieris par vēl neīstenotajiem lielajiem sapņiem. Un, manuprāt, tik viena laba lieta, liela vai sīka, ja kādam tā ir vajadzīga, ir arī mūsu Latvijai. Un mēs Makašānos cenšamies iemācīt saviem jauniešiem un arī saviem kolēģiem, citam un arī tiem cilvēkiem, kas pie mums atbrauc, ka pats svarīgākais ir godīgs, apzinīgs darbs, un ka tas ir visu mūsu labklājības pamats. Vienmēr atcerēties, ka kādam vēl ir vajadzīgas mūsu rūpes, kas man ārkārtīgi priecē, cik daudzi, un te bija 2 foršas bildītes, ka cik daudzi atcerējās, ka mums ir stārķelīgzde, ka mums ir mazs kaķīts blakus, ka mums ir stirniņas. Tieši to pašu mēs darām Makašānos, mēs nesam mizas, mēs barojam kaķīšus, mēs rūpējamies par bērniem un par veciem cilvēkiem un cenšamies arī iemācīt jauniešiem to, ka nedrīkst būt vienaldzīgiem. Un es ļoti priecājos, ka pilna zāle ir ar tādiem pašiem cilvēkiem. Un kas vēl ļoti svarīgi, ka būt pilsoniski aktīviem. Makašānos mēs mācam nevairīties no politikas, klausīties, turēt acis, ausis vaļā, lai mūs neved ap stūri. Un tomēr mēs visi ticam, ka lēnām, bet kādreiz būs labāk un galvenais iesaistīties. Paldies par uzmanību!